pieci šogad skaļi tiek teikts. Ja tie Puntilas gadi, tas kungs būtu beigts. Bet šoreiz pie teātra šos gadus mēs liekam, un tamdēļ ir tapusi grāmata mūsu priekam. Ir ļaudis bez bailēm no idejām trakām. Šiem ļaudīm šodien lielu paldies mēs sakām. Kamēr būles ievārīja, viņam prādājot viņš maz, dažā labā podā bija savu pirkstu bāzis tas. Ieva ir trāpījusi desmitniekā, jo neviens cits jau nestāstīs mūsu vēsturi, neviens nestāstīs muzeja vēsturi. Un mums ir liels prieks par to, ka Jānis ir atvedis Ievu uz Ogri. Un mēs esam visi to ieguvuši. Mēs esam ieguvēji. Un ieguvums redzams šajā grāmatā. Ir daudz darāmie darbi, bet ja mēs to nedarīsim, mūsu vietā neviens to neizdarīs. Un tāpēc ir ļoti svarīgs tāds lokāla patriotisms un skats uz mūsu vēsturi, jo bez vēstures nebūs nākotne. Šis ir 95. gads teātrim Ogrē. Mums tātad stāv priekšā 5 gadi. Līdz 100. Tas, ka mēs šodien varam šos svētkus atzīmēt, ka mēs dzirdam daudz labus vārdus, par ko mēs esam ļoti pateicīgi un priecīgi, tāpēc, ja mēs strādājam, par to mēs pirmām kārtām varam pateikties saviem aktieriem, kuri šeit ir šajā zālē, kuri ar savu talantu, ar savu uzticību, ar savu ziedošanos teātrim, kuri ir darījuši to, lai mēs tagad būtu tādi, kādi mēs esam. Tie ir svētki arī Ogres pilsētai, tāpēc, ka šī grāmata apliecina, ka Ogrei ir savs teātris. Šī grāmata mūs aizved līdz pat 19. gadsimta otrajai pusei, kad kāds Tērbatis, jeb tagad Tartu universitātes students, savā mājas pagalmā izdomā uzspēlēt kopā ar kursabiedriem teātri. Skatītāji viņa draugi, un viņš savāca ziedojumus, lai varētu turpināt studijas. Un no tādām mazām entuziastu izklaidēm izaug šī teātra spēlēšanas tradīcija, kas Ogrē, kā redzams, ir stabila, ir noturīga un ietiecas arī nākotnē.